O! Vienas somas. Tik traks nav. Tik traks nav. Kaut kas ņem, neņem. Gandrīz nav mēs. Stundu tikai kā esam. Uz nakti? Nu, es ne. Jā. Jā. Četros, tad te būtu bars. Nu jā, nē, reka tur lietuvieši, tie, kas tur no tās teltas bišķiņ jau 2 sēž, tiem tur ir jau pa kādai. Bet, Tie no tās lielās teltas teica, ka es arī pie viņiem biju, bet tiem nekā nav. teica kaut kur pusdienas lieku kaut. Jā, no 12 sēž nekā nav. Bet nu eholot visiem rāda, ka apakšā staigā baros ir kaut kas daudz. Mums vispār nezīmē. Nezīmē? Nezīmē. Mēs tikai ielikām paskatījāmies uzreiz, varbūt jau, ja visu laiku viņi ieslēgt, būtu varbūt redz, ka staigā garām. Jā. Bet tā kā negribot ēst. Staigāt, redz, vakardien esot 18.1 tur sausīs, bet tas bija vakarā. Nu, teica, ka tas mums ir filmā. Es domāju, nākt, nenākt šodien vai rītā. Saprast. Jo aizvakar tas viens pazīstams. Par tu no 3 līdz 6 cikiem bija. Jā. Pēc 3 stundas 20 gabals. Tad ir tā, ka palika tumšs. Jā. Iekšā. Jā. Nu, vot tā te iet uzvarā. Nezinu, kājas mīņājās. Nevar saprast, gribās jau braukt šodien piekdienu. Nezinu. Viss ir sagatavots, laikam tā kā... Nu, laikam jābrauc būs šodien. Un pa nakti, bet vienīgais mīnus, ka jau pulkstenis jau ir 3 līdz. Šitie te viņi tur normāli dod. Vai bastiņi, sēž 3 vai 4, viņi tur iekšā. Silti, forši. Всё уже. Ну как там? Там 0. 0. 0. Но они тоже только что пришли. Ну не так и только что. Вот наши победители. Ням-ням. Es domāju, jābrauc šodien. Nu, ķerās, veči! Ir? Ir? Sāk ņemt? Nav. Nē, nu. Nē, nu tur lietošana no jums kaut kā 20 metri tālāk tur ir kaut kas. Pa kādai, jā, tie tur ir dabūjuši, bet, nu, reki, tur sēž. Tur vīri, reku, 20 metri tālāk tiem tur ir. Zivs ir, apakšā ir. Nu, apakšā ir. Tikai... Nu, rādi. Nu, redzi, rādi. Aha. Šurži rāda. No. Jā, bet jums tā ritīgi silti. Malači. Es redzu, jā. Šitas vispār labais. Čau šodienā. Tā kā vakardien tomēr nesanāca atbraukt atpakaļ. Šodien rekā te jau izskatās līdzīgi te neviena nav. Principā viens pats. Un reku tur uz atpakaļ ārā uz upi. Telšu pilsētiņa maziņa, bet ir acīm redzot kaut kas taču viņus tur ir aizvilinājis visus, nevis te iekšā līdzi. Laikam būs vēl savu tarbu uz turien. Aizlaižam tur līdz tām teltīm un paskatāmies, ko viņi tur stāsta. Nezinu, man jau kaut kā gribētos te pa to līdz, bet kas zina. Labi ir. Uz visām.
Šodien, kā jau vakardien, ne vakardien, to jau redzējāt tikko, neatnācu, atnācu šodien. Šodien 31. janvārs, sestdiena, un esmu uzslējis namiņu, caurumu saurbt. Jāsāk gatavot uz āķi liekamais, večus te rek blakām mājiņas sabūvējuši. Stāsta, ka no rīta kaut kas ir vēl ņēmis, bet tā kā pēcpusdienā jau tā kā nogriezta nazīti. Salāk jau ir tāda lieta, viņi te ir, te nav. Var pusdienu sēdēt nekā un pa 10 minūtēm var vienkārši saķeselēt daudz, un bars atnāk, un ir. Nu jā, ko mēs te šodien viņai piedāvāsim? Zaļu garneli piedāvāsim. Zaļa garnele. Un, ja viņi ļoti izvēlīgi būs, tad tā jau standartā uz viņu pašu pēc tam griežam visu. Tāpat kā reņģi mazos kubiciņos un liekam virsū. Nu nezinu, vai tā ir kļūda vai nē. Atnāca uz upi, vajadzēja varbūt iet uz līci sēdēt. Bet to jau nekad nezinu. Tā kā sagriezīšu filēņus un laidīšu iekšā copens. Smukos gabaliņos. Garnā tieši tāpat es griežu arī uz pusē. Šitā te uz pusi un pa gabaliem. Tā, nu re. Tā viņš izskatās, pirmā būs šitā, man būs ar garneli. Sviniņš iespējams būs pa mazu, te ir straumi. Skatīsimies. Izskatās, ka ar sviniņu pagaidām pietiek. Ir ok. Āķīšus izvēlos, spoguļu āķīšu. Tādi, kas ir viegli. Kas pa straumu tur var tirināties, plīvināties. Ir tur tās speciālie kaut kādi tie āķi priekš viņām, bet viņām patīk viss, kas tev stāv nelietots gadiem. Principā šitādi te āķīši plāni. Varbūt, pieņemsim, būtu tur kaut kāda āctiņa tur. Viņš vispār nav plastmas, šitas ir plastmas. Un ir tādi peldošie visādāk brīnuma āķi. Tos arī es lietojos, tie arī tīri neko strādā. Šitas arī, kur ir ar tādu kā spogulīti aizmugurē. Un zaļš. Un te ir tas pats, tikai zaļāks. Jomajo, no. Šitie no pagājušā 4 gadu atpakaļ pēdējoreiz lietotas sistēma. Pēdējā video, kas man tur ir kanālā, 4 gadus atpakaļ, kad pēdējoreiz stāvēja ledus un varēja te viņus ķert. Tad šitās te ir no tām pašām stīnstēm. Reņģis. Šitie vikšu galā reņģi. Pagaidām, kā redzat, vispār klusums, nekas nenotiek. Tā ir lielā gaidīšana. Lielā gaidīšana. Un par tiem āķiem tad runājot. Nu, re. Šitādas visādāks krāsas, varianti. Pumpiņas, ne pumpiņas. Šitie, starp citu, ir kaut kas jauns. Interesants, ar tādām pumpiņām varētu būt jāpārsien, vēlāk būs jāpaskatās. Kā tādas, varbūt tās labākas tādiem, bet, ja tā zivtiņa ir apakšā, viņa principā ņem vienmēr uz visu, kas viņi vienkārši ņem. Iepriekšējos gadus visādāk ir lielie, smagie, tie slikti strādā. Šitādi visādāk brīnumi. Labākie ir
Ot šitie te. Ot širādi te. Kas ir tie plānie tādi viegli. Paši labākie. Reiki ir tie plastmasīgie, kas ir tādi bumbiņi vēl peldošie. Šitiem arī nav nevainas. Tā kā var paeksperimentēt ar tādiem, bet tos lielos smagos, vai es nezinu, tos citu pērktās sistēmas, kas jau ir gatavās, manā izpratnē tāda naudas šķiešana, tur nezinu. Nē, nu var jau pirkt tās gatavās, kāpēc nē, ja tā reņģi ir, tad viņi jau ņem, kāpēc reņģi, man laika reņģi jūg, bet stīns te. Tāda sajūta, ka sāk mesties temperatūra lejā lēnā. Un laikam būs jāiekurina namiņš. Fantastiski. Turā šitā jāķer ir tā gurķa zivs. Ārā -16 jau. Nu, tā mums te iet. Nu, iekārtojies esmu. Tagad tikai jāgaida, ka būs tā zivs. Jau tikai principā februāra sākums. Vēl jau viss februārs, mārta sākums, kamēr ledus vēl būs. Un tā labākā copa jau vairākais februāra vidučs sākās. Ka viņi tā kārtīgi sāk nākt iekšā uz to nārstu. Jo viņai viens, es saprotu, no nosacījumiem ir ledus. Viņus bez ledus nevar iznārstot. Vajag saldūdeni, ledu. Un tam ūdenim vēl kaut kāda temperatūra jābūt. Nu, principā, ja ledus stāv, tad tie apstākļi priekš nārsta viņām ir labi. Tāpēc viņas var saķert. Bet, ja ledus nav, tad var gadīties, ka viņi pat uz šito pusi nenāk, jo nav vajadzīgā temperatūra. Kaut kā tā sildamies ar svecēm un ar gāzes plīts palīdzību. Парни, как успехи? Только начали. Ага. Еще пока не поняли. Ar lielu entuziasmu. Nu, vēl nav tā bijusi. Jā, tā arī. Блогер, да? Ну, так, что-то там для ютуба поснимаю, да.
для рыбалки, чтобы... Там большой. И что мы там видим? Ой, там уже плывет что-то, правильно? Ну вот начинаешь это самое. Всем разбазаривать, блин, информацию. Да ну так. Это и так, блин, понятно. Рыба есть, не берет. Не берет. Да. Вот видишь, не берет. Главное, что ты знаешь, что она есть. Да, ну это Ты я видишь, что знаю. это корешка. Ну, а как понять, что корешка? Ну как? Что стая? А? Это потому что стая? Кому быть еще? И в таких-то маленьких размерах кто еще может быть? Ну, kāds skaistums. Блять, время. Блять, смотришь, как будто, блин. Nu ko visiem copas entuziastiem? Copas mīļiem, copas draugiem. Pirmā copa uz Tīnsti šogad. Sezona neteikšu, ka īsti atklāta. Nu, sezona tā atklāta, bet zivtiņa gan nav noķerta. Tā kā viss, kas te bija, visiem plāni. Tā kā nav tā, ka man vienīgam kādam laimīgam pa pārītim 3-4 sanāca sagribināt visu dienas garumā. Nezinu, man nebija pašas salakas stīnstas, ko uzlikt uz āķi. Tomēr varēja redzēt, ka pat blakām tas vīrs ar to ehalotu viņam bija. Nu, vismaz vienu katrs dabūja. Nu, pūkstens jau ir pusē 1, tā kā gandrīz 12 stundas pāris copīts redzēts. Garnāli negaršoja, reņģi negaršoja. Motils, nu, kaut kas vienreiz piesita, bet vai tas bija, vai tā bija viņa, nav nejausmas. Varbūt kaut kāda raudeņa. Nu, kaut kā šādas nots beigsim, jāvāc tā telts nostī. Jā. Nu, kaut kā tā. Ja kaut kas interesē, rakst komentārā, atbildēšu, komentārus lasu un spiežam, jo nākošajā copē ļoti iespējams būs tā dāča ritīgā. Un būs ko parādīt un būs arī ko paēst. Nu, ot. Visiem novēlu kārtīgi copīti. Es uz šīs te pašas nots šodien beigšu. Turās!